Vai tu zināji, ka arī Latvijā parakstu vākšana notiek, lai izveidotu Bitcoin strateģisko rezervi? Trumps tur savu doto vārdu un nopērk Teslu. Tu vari vēl pievienoties apmācībām, vairāk informācijas Telegram kanālā vai raksti privāti. Tarifu kari turpinās. Vakardien Kanāda saka to, kad uzliks 25% tarifu elektrībai. Beigās viņi saka to, kad viņu apstādinās. Trumps pasaka to, kad iespējams Kanādai izskatīs šo tarifu. Tāpatās viņš paziņo to, kad, ja Kanāda pievienosies Amerikai kā 51. štats, tad visi tarifi tikšot atcelti. Metaplanet lieku laiku netērē, izlaiž obligācijas 13,4 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai iegādātos Bitcoinu. Šodien iznāca CPI dati Amerikā, gaidāmais bija 2,9%, bet realitāte 2,8%, kas, protams, ir labāk. Krievijas banka atļauj ierobežotos kriptovalūtas pirkumus investoriem. Trešdienas ir tās īpašās dienas, kad mums ir sazvans ar privāto grupu, kur vari uzdot jebkuru jautājumu un kur ejam cauri visādām lietām. Ja tu vēl neesi privātajā grupā, tad pievienojies. Linku atradīs profila aprakstā vai raksti privāti.